Nu, čau visiem! Tātad mēs atrodamies šobrīd Bolderājā, Gobas ielā 20, 9 stāvu dzīvojamā mājā. Un šeit jau dažas dienas ir viena liela problēma. Nestrādā lifts. Uz lifta durvīm ir pielīmēta zīmīte. Lifts uz laiku nedarbojas. Ja, un ir cilvēkiem milzīga problēma, kas dzīvo augšējos stāvos, piemēram, tādā pašā 6., 7., 8. vai 9. ir grūti tikt lejā. Jūs jautāsiet, kas ar šo liftu nodarbojas? Ar šo liftu nodarbojas firma Recept Lifts. Mēs viņiem zvanīsim, prasīsim, kas ir pa lietu, kāpēc nekas nenotiek, jo jūs tomēr saprotiet, ka šajā mājā dzīvo arī vecāku gadagājuma cilvēki, kuriem ir grūtības tikt lejā pa kāpnēm. Ja? Cik ir cilvēki, vietējie mājas iedzīvotāji, ir sūdzējušies par to, ka ir jākāp augšā uz augstākiem stāviem, pēc tam ir lejā. Nu, kaut kas tādā lietas labā jādara, tā kā zvanīsim viņiem, prasīsim. Kvalitātes kontrolas nolūkos jūsu saruna tiks ierakstīta. Labdien! Es vēlējos pajautāt, Gobas ielā 20 nestrādā lifts vairākas darba dienas. Kāds ir iemesls? Viņš ir salūzis vai? Jā, viņš ir salūzis. Jā, mēs gaidām tāmi apstiprinājumu un tad būs remonts. Cik ilgā laikā tas varētu notikt? Es nezinu, kāds ir Rīgas namu pārvaldnieks apstiprinās, tad tiks remonts. Tas ir Rīgas namu pārvaldnieka atbildībā šobrīd, ja? Viņi tāmi pārraksta mums. Jo principā ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ir grūtības nokāpt lejā, uzkāpt augšā, un tie ir diezgan liela problēma. Mēs saprotam, jā, bet tādas darbības, jo pēc viņi paraksta mēs nezaidām. Tad faktiski ir jāgaida Rīgas nama pārvaldnieku tālākā rīcība, lai kaut kas notiktu. Ne rīcība, bet lai paraksta tāmi. Ir vajadzīga tāmi, ja? Ko mēs aizsūtījām viņiem tāmi, viņiem jāparaksta, tad viņi apstiprina viņu, ka viņi apmaksās viņu, saprotiet? Labi. Tad tiks aizsīts remonts. Labi, paldies jums. Kā jūs dzirdējāt, tikko notika telefona saruna ar šo kompāniju, kas apkalpo šīs mājas liftu. Viņi teica to, ka jā, ka lifts ir salauzts. Viņi gaida šobrīd tāmi un nepieciešamos dokumentus no Rīgas nama pārvaldnieka. Jautājums ir tikai par to, cik ilgi tas viss ievilksies. Ja? Jo tomēr, kā jau es arī minēju, vecāku gadagājumu cilvēki tomēr arī dzīvo šajā mājā. Jūs tomēr redzat, ka ir 9 stāvu māja. Ja? Kā cilvēki tomēr varētu tikt lejā un augšā. Ja? Tāpēc turēsim roku uz pulsa. Es jūs informēšu tālāk par notiekošo, jo skaidrs, ka to tāpat atstāt vienkārši nevar. Tāpēc, ka cilvēki ir cilvēki un par cilvēkiem ir jādomā. Kā gaidiet ziņas.